Mēs to bijām veikuši, un dažas reizes, bet pie situācijas, ka cena aug katru dienu, un tu tiklīdz sagatavo to cenu, cik tas varētu izmaksāt, piemēram, būvdarbi, sadalot tur pa mēnešiem un izreikinājot, notiek kaut kāda situācija, kad cenas strauji aug, un visi tavi aprēķini, viņi nav derīgi. Pārskaitām un tālāk atkal. Un pie tā nosacījuma, ka projekts parasti notiek 2 gadus, mēs bijām pieteikuši tas 8 mājas pirms gada, aprīlī 25. gada, un mēs bijām rekinājuši vienas cenas, un pēkšņi pēc gada cenas uz būvmateriāliem viņi pieauguši. Diemžēl tas tā notiek, nekas nepariet uz lētāko pusi, uz zemāko cenu. Un labi, ka Altuma ir ieplānojis 20% cenu pieaugumu, kurus mēs varam rezervēt. Un tieši tos aprēķinus, cik tas izmaksātu iedzīvotājiem, ir grūti pateikt. Mēs bijām rekinājuši, ka būvdarbi varētu izmaksāt pēc līdzfinansējuma saņemšanas ap 125 eiro vienam kvadratmetram. Šobrīd tas cenas ir pieaugušas.